Ar nokavēšanos jaunā gada uzruna. Esam izdzīvojuši 2025. gadu un oficiāli ieripojuši 2026. Ja man jāparaksta 2025. gads, tad es varu teikt, ka tas ir bijis dažādām, gan labām, gan netik labām pārmaiņām piepildīts. Ir bijuši dažādi panākumi sportā, ir uzstādīti arī pietiekami daudz Guinness rekordi. Šim video lielāko akcentu gan es vēlētos uzlikt tieši uz Latvijas valdības paveikto, un tā ietekmi uz pamatiedzīvotājiem, respektīvi uz mums latviešiem. Pirmoreiz Rīgā es biju apmēram 10 gadus atpakaļ kādā no skolas ekskursijām. Tādī brīdī man likās, ka Rīga ir tāda ļoti skaista, ražīga lielpilsēta ar daudz cilvēkiem, lielu rosību un iespējām. Tā ir arī tagad, bet, diemžēl, uz doto brīdi iebraucēji ar sarkanajiem punktiem un svītrām uz pierēm ir pārņēmuši Rīgas ielas. Es neesmu rasists, vienkārši realists. Būsim reāli. Tie ir citas kultūras cilvēki ar citu reliģiju, ar dzīves stilu, ar domāšanu un skatījumu uz dzīvi, kuri pēc manām domām nekād neiedars mūsu kultūras mikslī. Viņi bojā mūsu valsts kopējo tēlu, atņem mūsu pašu cilvēkiem darbu un pārņem teritorijas. Vai mēs varam vainot viņus? Protams, ka nē. Pie vainas ir ne tikai valdības vadošās partijas ministri un deputāti, bet arī zemāk stāvošie žurnālisti, masu mēdīji un citi pieklājīgos amatos esošie trīsdurvis kāpji, kuri pēc manām domām tad nav pakustinājuši ne mazāko pirkstiņu, izņemot tikai kaut kādu klāju, tur atklāt ņirgošanos par esošo situāciju. Kā spilgt piemērus var paņemt politiķi, Rudolfs Brēmanis, gan jau, ka visi zina Facebookā, kurš katru dienu liek video, starp citu viņš bija apsūdzēts agrāk par valstī piederošu līdzekļu izkrāpšanu un piesavināšanos. Tagad, kā jau teicu, katru dienu sūdzoties un ņirgājoties ievieto video par to, ka Latvijā ir viss slikti, kur slikti sabojāt ceļi, tur Bērmanis klāt, kur kādām ēkām plaisas, tur Bērmanis klāt, kur pilsētu pārņēmt imigranti, tur Bērmanis ar kameru klāt. Viss tas tiek iefilmēts ar tādu kā gandarījumu, ka visur apkārt viss ir slikti, bet es esmu tas pielaizītais varonis uzvalkā, kurš ar pilnu vēderu visu tūlīt iefilmēs un ceļi paši salabosies mājām, plaisas pazudīs un visi melni aizbrauks atpakaļ uz Pakistānu. Pēc tam viņš uziet kaut kādā domas sēdē uz skatuvs un iefilmējot video, sarāja tad savus kolēģus par esošo situāciju, kur beigās viņš atkal pēdiņās paliek varoņa lomā. Bet patiesībā tas viss tikai cilvēkiem acu aizlīmēšanai. Arī Latvijas ministri un deputāti spēlē dubultspēli pēc manām domām, jo Saeimas debatēs jau gadiem sarāja viens otru, sūdz, cik visi slikti, kā turpināt tā nevar, jo tālāk, jo trakāk. Atkal iefilmē šīs debates, ievieto sociālajos tīklos, un tie, kas ir naivi, tie tic, ka viss šis šovs ir Latvijas labklājības labā, bet patiesībā pēc šīm debatēm visi mīļi un smaidīgi dodas uz Saeimas ēdnīcu. Gārdi uzēst, it kā nekas nebūtu noticis. Kā spilgt piemēru atkal varam paņemt divus personāžus, Artus Skaimiņš un Aldis Gobzems. Gan jau, ka arī lielākā sabiedrības daļa zina šās divus cilvēkus, kuri arī tad cerēja, ka ar video filmēšanu un skaļu bļaustīšanos debatēs un uz ielām, gan Saeimā arī, gan rīkojot demonstrācijas par to, ka visi slikti, varēs kaut ko panākt. Bet beigās, mēs paši redzam, kur šie abi tagad ir nonākuši. Viens aizbēdzis uz ārzemēm, otrs 2022. gadā pameta politisko karjeru.
Runājot par 2026. gadu, vai paliks labāk, kā reālists teikšu noteikti, ka nē. Uz doto brīdi nē. Uz doto brīdi Latvijā dzīvo 1,800,000 iedzīvotāji. Visticamāk šim ciparam ir pieskaitīt arī tie, kas strādā aiz robežas, respektīvi tie, kuri nav deklarējuši savu dzīvesvietu ārzemēs. Tad sanāk, ka tā reālā situācija ir tāda, kad Latvijā dzīvo vēl mazāk cilvēku. Pats bēdīgākais ir tas, ka Latviju pamet tieši tie, kur valstī visvairāk ir vajadzīgi. Gan jaunieši, gan cilvēki vecuma diapazonā no 20 līdz 35. Un nešaubos, ka ir arī kāds 40 un 45 gadīgais, kurš pamet Latviju. Tikai gan nevajag teikt, ka ir arī tādi, kas atgriežas. Protams, ir, bet gandrīz puse mani draugi un paziņas strādā vai dzīvo ārzemēs, un arī tie, kuri sailgojušies, nostalģijas pārņemti un kādreiz atgriezušies Latvijā, pēc kāda laika tomēr atkal brauc projām, jo saprot, ka Latvijā viss ir dirsā. Un šis viss tikai tāpēc, ka vienam, kurš nedara neko, 8,000 eiro mēnesī ir par maz, bet tiem, kuri strādā nežēlojot veselību un dzīvību, par 800 eiro jāpabaro visa ģimene. Paldies Dievam, ka Latvija un latvieši ir tāda stipra tauta, kuri neskatoties uz materiālo stāvokli, proti izdzīvot arī tā, priecājoties par Latvijas skaisto dabu un kultūru. Dāmas un kungi, laimīgu 2026. Priekā!